spiediens, un apmēram. Tas nenozīmē, ka izdosies visu norganizēt uz 100% ar superkomfortablu laicīgu ierašanos. Un tik un tā. Jā, šeit Talā kļūdās. Ko izdara Talā? Un izgājas 1-1. Jāsit vārti 1-1. Supernova izlīdzina 20. Bet Miņins viņu apsoka. Te vēl mazliet agrāk, ja mēs palūkot šo epizodi. Pilnīgā. Supernovai pamainīt spēles rezultātu varētu būt, un Višņakovs līdz bumbai tiek, Višņakovs piespēlē, un tur stadionā. Nesaļaušos teikt, ka viss šodien ir noskaidrots. Briens Peres panācis rezultātu. Tās, kurš pārstāv Supernovu komandu, piespēlē Danilo Antonovu, nu skaisti pāri bumbu Līpušķekam, bet RFS vēl nepārprot. Luāls, un te gan Pāvlim Šteinboram jāparāda, ka pulvers vēl savs, un Valtona sitienu atvēr Šteinbors. Dienas Sudānas 20 gadus vecais futbols, 79. numuru. Pēc šīs traumas Solstieši vēl viena maiņa, un tagad jau Maika Priso vietā ir Alans Eņu laukumā vēl viens jaunpienācējs un Supernovai uzbrukums tikmēr te piespēl uz priekšu, un tur nulīties priekšu. Raščēvskis atgriež atpakaļ bumbu Laizānam. Īsās saspēles. Novai, cik viņi meistarīgi. Citās spēles aspektos spēcīgi. Tagad vairāk varēs Udriķim neizskatās viņš galvas tiesu mazāks. Tieši viņam arī tagad izdarīta piespēle 5 vārti. Čehijas 3. līgā, kā jau minēju. Varbūt šeit kaut ko izveidos. Varam teikt, ka pirmā bīstamā epizode arī Supernovas izpildījumā. Viltīgi piespēle un bloķēts raidījums. Uzbrukums smailē Danitons bija. Te atkal jāiesaistās cīņā, lai dabūtu bumbu mainiekiem Luāla. Jauns un perspektīvs. Malējies aizsargs, spēlēt arī labajā aizsardzības malā. Tāpat arī otrā Tons, tikmēr kreisajā malā. Sitiens šoreiz diezgan negaidīts no Rita pa vārtiem, bet arī Bekam redzējām, ka tur nācās sagrupēties, ātri veikli nokrist. Un bumba arī notvērta. Ieguma grafikā šo sezonu. Luāls pagaidām 1-23. numuram. Ļoti augstsunīgi tikko nospēlēja Luāls, bet Eņu ar īso piespēli. Bija spiediens no Rīgas uzbrucējiem, bet izdodas saglabāt bumbu. Izskatās, ka spēlē precīzi. Un trijo izskatās pagaidām bez Miņina, bet šī spēlē brīdī, kad gan Soloha, gan arī Kudrjavcevs bija traumēti. Tā bija 2. Vēl viena piespēle Sodlaukumā, atkal Patrickējus, atkal viņš uzsit ar galvu, un uzlec virsū pretiniekam. Arī prasa roku, bet neatrod to. Patrickējus labi šeit norientējās, piespēlē Luālam, Terzī. Atgriežas aizsardzībā valmierieši. Precīzi centrējums vajadzīgs un ir arī garā. Luāls. Laba pozīcija var izveidoties. Sitiens arī uzreiz sekot. Šie sitieni viņa izpildījumā ir jau atrodoties ārpus. Iesita 2, Daisuke Jakota, Alvis Jaunzems un Lukas Lagadze pa vieniem. Vēl Somers savos vārtos. Bet te Luāla sit vakar Dublienos.
ne, bet gribās teikt dublieros, bet Valmieras dublieri vienkārši bija iesaistīti. Nākamā. Iekļūst virslīgā, bet, nu, saprotams, ka ir ļoti grūtāk man ieskatīt ir ieraudzīt kā centra pusargu, bet šobrīd tieši laukumā šie krusas graudi arī, nu, nav tik lieli, lai apdraudētu veselību. Izpupienā nenospēlē Kirkils, Loals dodas uz priekšu, Terzī soda laukumā, Sitiens, savu komandu. Pagaidām, varbūt pārāk klusu Oskars atbalsta. Kā arī viņu redzēsim, dodoties malā. Miņīts piespēlēt Cēsniekam, nu ļoti grūti bija apstrādāt bombu. Tieši krūtīs piespēle. Ščērskis. Valmierieši viņa laukuma pusē. Te Karlos Olses, ko izdara Olses? Glābi. Nu, nesaprašanās. Piespēle tālās tava virzienā, kur it kā Skrebels, bet Skrebels rāvās uz vārtu priekšu, dziļumā. Audas Soliņš, ko dara spēlētāja laukumā, nervozitāte pamatīga, šeit spriedze jūtama. Loals pa labi, Skrebels piespēlē. Uz aizsargu pozīcijās ar šo nāciju pārstāvi Višņakovs, Sitiens, Stāps glāja Audu. Lukā spēlēs ar uguni Audas komanda. Edvards Višņakovs, nu lai nu ko, bet tādā situācijās viņam ir instinkti tagad uz otru pretējo pusi. Vjaņs aizskrien, Vjaņs soda laukumā pret Loālu, Loāls nonācis savā soda laukumā, šis uzbrucējs. Mēģināt izdarīt drošāku sitienu, to testē Loāls un jau Supernovā ātrā uzbrukumā. Trietā ir viņi pret 4. Loāls mēģinās astot viņu Kuliču, apspēlē. Loāls bomba soda laukumā. Nu nepāršu Ozols līdz pēdējiem brīdim gaidīja, kas tad notiks ar bombu, kāds apstādinās to vai ne. Un Oļeks Laizāns viņas tur.